Mani sauc Liena, esmu roku un nagu kopšanas speciāliste. Šodien es jūs iepazīstināšu ar roku un nagu kopšanas līdzekļiem no jaunās Oriflame The One kolekcijas. Mūsu rokas atrodas nemitīgā kustībā, veicot visdažādākos ikdienas darbus. Tās ir arī ļoti svarīgs pašizteikšanās līdzeklis sarunas laikā, tāpēc mums ir ļoti svarīgi kopt un rūpēties par rokām. Rūpējoties par rokām, neaizmirsīsim arī par mūsu nagiem. Neatkarīgi no tā, vai mūsu nagi ir īsi vai gari, lakoti vai nelakoti, ir svarīgi, lai tie izskatītos skaisti un kopti. Šodien es jums izstāstīšu, kā mājas apstākļos veikt manikīru un kam kurš nagu līdzeklis ir nepieciešams. Jaunajā The One kolekcijā tiek piedāvāti nagu līdzekļi ikdienas kopšanai un līdzekļi, lai novērstu visdažādākās problēmas. Pieņemsim nagu šķelšanos. Un tātad par katru no produktiem. The One līdzeklis nagu augšanas stimulēšanai. Tas ir paredzēts visiem, kam ir trausli nagi. Šis līdzeklis ir bagātināts ar kivija ekstraktu un C un E vitamīniem. Tas palīdz aizsargāt, barot un mitrināt nagus, kā arī nagu vilnīšus. Līdzeklis ir jāuzklāj uz visa naga pamatnes un kārtīgi jāiemasē. Ja jūs skatīsieties, tad redzēsiet tādas kā sīkas mikropēlītes šajā produktā, un tieši šajās mikropēlītēs ir iestrādāts šis C un E vitamīns. Tātad uzklājam līdzekli un kārtīgi pēc tam iemasējam. Līdzekli es jums iesaku lietot līdz pat 2 reizēm dienā, ja jūs gribat lielāku efektu, un efektu jūs jau pamanīsiet pēc 3 dienām kopš lietošanas. Nākamais līdzeklis ir The One nagu aizsarg līdzeklis. Šo iesaku lietot visiem, kam ir trausli nagi, nagi šķeļas un lobās, kā arī ir viļņaini vai robaini. Šajā sastāvā ir kalcijs un E vitamīns, kas spēcina, nostiprina, aizsargā un piepilda plaisiņas. Aizsarga līdzeklis nagus padara stiprākus jau 3 dienu laikā kopš lietošanas. Lieto vienu pašu, kā kopjošu aizsarga līdzekli vai kā pamatkārtu zem krāsainās nagulākas. Tātad ņemam šo te līdzekli un uzklājam uz katra no nadzeņiem. Šobrīd mēs kā nodemonstrēsim tikai uz vienu naga, bet, protams, viņš ir jālieto uz visiem nagiem. Tātad kārtīgi šo līdzekli uzliekam uz visas nagu plātnes. Kā nākamais ir The One balinošais līdzeklis. Šis līdzeklis ir īpaši izstrādāts, lai samazinātu blankumus un dzeltenīgo nagu toni. Nags savu dabīgo krāsu var zaudēt ikdienā lakojot tumšas nagu lakas, kā arī no ikdienas darbiem, pieņemsim melaņu lasīšanas vai sīpolu mizošanas. Balinošais līdzeklis satur optiski balinošās sastāvdaļas un citronu ekstraktu, kas nagus vizuāli padara gaišākus. Līdzeklis ir jāuzklāj uz visa naga plātnes. Tad ņemam šo līdzekli un klājam uz plātnes. Šo līdzekli var lietot arī zem Oriflame aizsargājošā līdzekļa. Kā nākamais produkts ir The One krēms nagu valnīšiem vai kutikulām, un šo krēmus iesaku lietot visiem, kam ir sausa un raupja āda ap nagiem. Sastāvā ir šīs sviests un glicerīns, kas mīkstina ādu, un hialuronskābe, kas mitrina ādu. Krēmu var lietot ikdienā katru dienu, tātad paņemam šo te krēmu un uzliekam ap naga ādu un iemasējam to. Tagad jums pastāstīšu, kā jūs mājas apstākļos varat uztaisīt manikīru. Pirmais, ko mēs darām, tas ir novīlējam nagus sev vēlamajā garumā. Iesaku izvēlēties stikla vīlīti, jo tā ir visefektīvākā nagu vīlēšanai. Tām ir gluda virsma, kas nebojā naga struktūru. Stikla vīlītes ir smalkas, īpaši piemērotas lūstošiem plāniem un mīkstiem nagiem. Tātad paņemam nagu un vīlējam. Jāvīlē ir vienā virzienā, šādi te. Un tātad novīlējam nagus sev vēlamajā garumā. Šeit es jums tikai parādu, un šādu nagu garumu mēs arī atstāsim. Pēc nagu novīlēšanas uzklājam The One krēmu nagu valnīšu jeb kutikulas atbīdīšanai. Tad, ko mēs darām, mēs uzklājam uz ādas ap nagu šo te krēmu.
Pagaidām kādu mazu brītiņu, kad šis krēms iesūcas, tad ar speciālu instrumentu kutikulas atbīdīšanai mēs šo te kutikulu maigi atbīdam. Noteikti nevajag spiest un ar spēku atbīdīt kutikulu, jo tā mēs varam sabojāt naga sakni, un līdz ar to mūsu nags var sākt augt robainis. Tā kā esam atbīdījuši kutikulu, tad mēs varam izvēlēties vai nu nagus lakot, vai nu arī uzklāt kādu no kopjošajiem aizsarga līdzekļiem. Šodien mēs lakosim nagus. Pirms naglakas uzklāšanas mums ir jāatauko nags, lai naglaka labāk turētos. Lai ataukotu nagu, mēs ņemam naglakas noņēmēju, un zem naglakas noņēmējs nesatur acetonu un ir bagātināts ar kopjošo saldo mandeļa eļļu un E vitamīnu. Tad mēs ņemam šo te naglakas noņēmēju, uzklājam uz vatītes nedaudz un attaukojam kārtīgi nadziņu. Tad, kad nags ir attaukots, tad nākamais solis, ko mēs darām, uzklājam caurspīdīgo nagu pamatkārtu. No zemāna kolekcijas tas ir 2 vienā, tā ir caurspīdīgā pamatkārta un virslaka. Saucās arī kā bāzes, laka un virskārta. Tātad ņemam šo te produktu un uzklājam uz visa naga plātnes. Varam klāt virsū nagu laku. Izvēlamies ilgnoturīgo nagu laku no zemāna kolekcijas. Šoreiz krāsosim vienā krāsā, bet šobrīd modē ir gan nagi vienā krāsā, gan arī katrs nags savā krāsā, vai arī ģeometriskas figūras. Ņemam šo te nagu laku, kas ir ļoti labi zem vanu ilgnoturīgai nagu lakai, kad otiņa ir ļoti plata, līdz ar to ar pāris vilcieniem jūs varat noklāt visu naga virsmu. Tad ņemam un kārtīgi klājam uz visa naga. Noteikti vajag klāt vismaz 2 kārtas, un skatoties no naglakas krāsas, tās var būt pat līdz pat 3 kārtām. Tad, kad otrā naglakas kārta ir uzklāta, tad liekam virskārtu. Un tā ir tā pati, tas pats līdzeklis, ko mēs likām kā pamatkārtu naglakai. Virskārta ir jāliek, lai nags būtu spīdīgāks un lai naglaka ilgāk turētos. Ar šo līdzekli naglaka turēsies līdz pat 3 dienām ilgāk. Uzklājam uz visiem nagiem un pagaidām, kad šī virskārta nožūst. Tad, kad virskārta būs nožūsi, tad mēs rociņu barosim ar barojošo krēmu un zem vanu barojošo līdzekli. Tad, kad naglaka ir nožūsi, tad uzklājam mitrinošo krēmu. Es iesaku izvēlēties ar šo krēmu, jo tas ir ar mandeļu eļļu un ļoti mīkstina un baro roku. Šis krēms ir ieguvis arī vairākas nominācijas kā labākais gada produkts. Tātad ņemam šo krēmu un uzklājam uz visas rociņas. Mēs varam arī klientam vai paši sev pamēģināt pamasēt roku. Tas ļoti atslābina un arī ir ļoti patīkami. Tad, kad rociņi pamasēti, tad arī neaizmirstam pamasēt katru pirkstiņu, lai uzlabotu asinsriti un būtu labāka pašsajūta. Un pierreiz mēs arī, protams, barojam katru pirkstiņu atsevišķi. Krēmu
ieteicams lietot vienmēr pēc manikīra un arī, protams, ikdienas kopšanai. Krēmu mēs varam uzlikt katru dienu. Tad, kad krēms ir uzklāts, tad noteikti vajag arī uzklāt barojošo līdzekli nagiem. Zem barojošais līdzeklis nagiem ir ar ētriskiem mīļām, kas stiprina nagus. Un sastāvā esošā dzērvju sēkla eļļa uzlabo nagu veselību. To ieteicams arī lietot visiem tiem, kam ir sausi nagi tieši ceļās un tie, kas vēlas stimulēt veselīgu nagu augšanu. Un šo te eļļu uzklājam uz kutikulas un uz visa nadziņa. Un pēc tam to iemasējam. Tā, šeit sākumā es uzklāju tikai uz kutikulām, bet šeit arī uz visas nagu plātes uzklājam. Tā kā ir uzklāts, tad arī šo eļļiņu iemasējam. Un tā mēs būsim mājas apstākļos veikuši manikīru diezgan ātri un vienkārši.